sajūtu vēlmi izvilkt kārti šodien vai šai nedēļai un mazliet padomāt par savu situāciju. Padomā, kas ir tās lietas, kas tev šajā brīdī traucē. Un pat ja tev liekas, ka tu nezini, kas tās ir par lietām, ja, tad šajā brīdī mēs apskatīsim tavu situāciju. Tātad. Nu, kā parasti, 7 zobeni ir stāsts par to, ka šī ir tāda situācija, kura nenotiek tev ne šajā dzīvē pirmo reizi, ne iepriekšējās dzīvēs. Tad kaut kāda situācija, kur ir saistīta ar komunikāciju, kur atkal un atkal atkārtojas. Šī sieviete, viņa ir paņēmusi 2 zobenus, tur 5 zobeni ir nomesti. Viņa skatās uz cilvēkiem, kur sildās pie ugunskura, un viņa pati dzīvo pēc savām prāta pārliecībām. No kurienes ir radusies šī situācija, kāpēc tev nepārtraukti ir šī sajūta, ka atkal un atkal kaut kas nav godīgi, ka atkal un atkal tu vadies pēc sava prāta, nevis pēc savas sirds iespējams, un kas ir tas, kas tev traucē ieraudzīt to patiesību. Jā, nu tās ir tavas emocijas, kas traucē, un emocijas, jeb tava karma. Kamēr mums ir emocijas uz kaut kādām lietām, uz kaut kādām dzīves situācijām, mēs nespējam virzīties uz priekšu. Emocijas ir tās, kuras tā kā atgādina mums, hei, nu mums te kaut kas nav vēl atstrādāts, mēs te kaut ko neesam sapratuši, te kaut kas ir jāmaina. Kaut kas neļauj. Mēs tā kā emocionāli paši izveidojam savā enerģētiskajā laukā kaut kādas, varētu teikt, tāds kā turēšanās pie vecām lietām. Gribās visu un padomu paņemt uzreiz. Visuma padoms ir sazemēties, būt kontaktā ar zemi. Pentaklu karaliene, tā ir brīnišķīga sieviete, sazemēta, viņa apzinās savu vērtību, viņa mīl savu ķermeni, un šī ir tāda ļoti spēcīga labklājības kārts arī. Un šī situācija nepārtraukti atkārtojās tavā dzīvē. Tev tas izraisa, protams, emocijas, un tu nesaproti, no kurienes tas nāk, bet tas ir saistīts ar tavu personīgo karmu, ja? Ar to, ka varbūt dzīves situācijas, kurās tev šķiet, ka citi cilvēki uzvedās negodīgi, nemaz nav stāsts par viņiem, bet ir stāsts par kādu no tavām iepriekšējām dzīvēm, kurā tu biji negodīga. Vai no attiecībā pret sevi, vai no attiecībā pret kādu cilvēku, un tad šī situācija tev trigerē tik ilgi, lai tu saprastu, ka neviens cilvēks nav jānosoda. Mēs izvēlamies savus pieredzes, mēs paši veidojam savu likteni, un kamēr mēs nosodam citus cilvēkus, arī mēs tā kā nosodam sevi, un mēs tā kā metam savā karmas lauciņā šīs ten iespējas. Nu, tas ir ironiski, bet tā tiešām ir tāds bumeranga efekts, jā. Jo vairāk tu spried par citiem, kas nav pareizi, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, jo ātrāk vai vēlāk tas atgriežās pie tevis, teiksim tā, liktenis mēdz paspēlēties, un liktenim patīk, ja tu par kaut ko ļoti iededzies, un ja tu kādu ļoti nosodi, tad nolikt tev tādā situācijā, kur tu pats esi šajā lomā. Un varbūt, ka šī situācija ir stāsts par to, ka mums nav tiesības nevienu nosodīt, un
nekas negodīgs nekad nenotiek. Viss ir atbilstoši mūsu karmai, mūsu dvēseles izvēlēm, ko tad tā dvēsele tur ir izdomājusi piedzīvot šajā dzīvē un kādas mācības iegūt, un nekas nav netaisnīgs un viss ir atbilstoši. Tā kā tas, ko tu vari darīt, tas, kas būtu tavs ieteikums, pašsadzīvot prātā, atgriezties savā ķermenī, sajust sevi kā sievieti, kā māti, kā šo vienotību ar zemes enerģiju, ar dabas mātes enerģiju, ar meža mātes enerģiju, ja, un atgriezties pie sava tā mežonīgā sākumiņa. Tas būtu mans vēstījums tev šodienā, lai tev noder, un tiekamies citā dienā.